supernova ir brīdis, kad zvaigzne ļauj savai gaismai izplūst visumā. Tas ir mirklis, kad tavs iekšējais spēks kļūst redzams. Un šobrīd laiks ļaut savai gaismai būt tieši tādai, kāda tā ir. Dziļi ieelpo un izelpo. Tu esi gatavs iedegties, izjūti savu spēku. Tu esi šeit un tagad, un ar to ir pietiekami, lai izstarotu to, ko jūti. Atkārto. Es esmu klātesošs. Es esmu klātesošs. Es pieņemu sevi. Es esmu gatavs. Es esmu gatavs. Es mīlu sevi. Es mīlu sevi. Es mīlu sevi. Es esmu šeit un tagad, labākajā savā versijā. Šis bija tāds, Tas, ko vajag. tas, ko vajag. Dakteris iesaka. Ļoti jauki. Es arī mājās klausos šādu veidu meditīvās mūzikas, starp citu, tad, kad Spotifyā ir tas Wrapped, tad šis, man liekas, bija otrajā vietā šis žanrs man. Kādu mācību esmu iemācījies un kā tas notika? Nu, šim rītam tas ir liels jautājums. Mūsu dārgākais resurss šajā dzīvē, mūsuprāt, ir laiks. Jo mēs neviens nezinām, cik daudz mums viņš ir. Netērē laiku uz to, ko tu nespēj kontrolēt. Mācība, ko es esmu iemācījies, ka disciplīna ir nepieciešama, jo smags darbs pārspējas talantu. Ja ir talantīgs cilvēks, kuram nav disciplīna, bet ir tikai sapnis un ideja, tad viņš arī tajā idejā dzīvos. Maksimāli vairojot labo, ar mani pašu notiek labas lietas. Tie piemēri daudz, palīdzot, izpalīdzot, atbalstot. Tāda mana pagājušā gada atziņa, to mēs varētu teikt par mācību droši vien, ka nekad nevajag nolaist savējos standartus un pazemināt savu kvalitāti kādu citu cilvēku dēļ vai kādu citu apstākļu dēļ. Pagājušo gadu es tā pieķēru. Kaut kas netiek manos standartos līdzi vai manā kaut kādā kvalitātē, un tad es sevi tā kā patipinu uz leju un no viena tiek par daudz prasīts, no otram pārāk maz dots. Nevar visu uzreiz, ka jāsadala uzdevumi. Katram uzdevumam jāvelta ir 1 uz 1. Multitasking, kā saka, tas nav iespējams. Varbūt ir, bet manā gadījumā labāk ir pievērsties vienam uzdevumam atsevišķi. Tā vietā, lai tērētu laiku, izniekojot potenciāli, mēs izvēlamies dzīvot sev, izvēlēties izvēles, kuras mūs dara laimīgas. Un mēs nolēmām ikvienam citam, sekot arī savai sirdī. Paskaidro. Un šeit ir liriks no mūsu dziesmas. The crowd is standing, watching, judging. I let them speak and stare. Believe it's only fair. Tas vienmēr būs kāds viedoklis, un, kā jau iepriekš minējām, mēs nespējam tos kontrolēt, mēs nespējam tos ietekmēt. Tādēļ vienkārši ir jāļauj, lai tie viedokļi plūst, lai viņi nāk. Un tas arī ok, kad viņiem ir tie viedokļi. Mēs ļaujam viņiem runāt, ļaujam viņiem skatīties un ļaujam viņiem būt. Bet tas nekādīgi neietekmē to ceļu, ko mēs esam izvēlējušās. Tas taču no mūsu dziesma. Šī ir man mīļākā rinda mūsu dziesmā. Burvīgas dienas man paiet garām, nemaz nemanot, cik ļoti tu piepildi manu sirdi, neko nesakot. Tu pavadi savu rutīnu, savas dienas, un tad ir brīži, kad tu pamani, ka tev kaut kas pietrūks, bet tieši specifiski, ka tev pietrūks kāda cilvēka. Tu vari braukt autobusā, un pēkšņi tev ir tāds bāds. Nāk bimba. Way too long, way too far. I've been abroad to hear my heart. Patiesībā šī ir visa dziesmas atslēgu frāze,
ka tu esi pēc šīm atbildēm devies kaut kur ļoti tālu, izmeklējies šīs atbildes visā plašajā pasaulē, un tad tu saproti, ka patiesībā šīs visas atbildes nekur tālu nav jāmeklē, viņas ir jāmeklē pašam sevī. Ai, cik skaisti. Kurš tad to ir teicis? Words are getting hard for me to speak, and it's new for me. Īsumā ieskicējot, tas viņu uzrakstīja ļoti sev tādā depresīvā, man nepatīk šis vārds depresija, bet tas bija mans zemākais posms, kādā dzīvē esmu jebkad bijusi. Atceros, ka tie 2 mēneši, kad es viņu rakstīju to dziesmu, es arī nestrādāju. Sēdēju mājās, man pat draugi nesa pie durvīm ēst un lūdzās, lai es pēdu, jo viņiem man vajadzētu dzīvi, un arī man pašai sev vajadzētu dzīvi. Es ļoti tajā laikā pārdzīvoju, ka es vairs neesmu tāda, kāda man patika, kāda es esmu. Tie bija man pirmā rindas, ka man grūti paliek runāt, un tas ir kaut kas jauns priekš manis, jo tā nekad nav bijis. Man parasti nekad muti nevarēja aizvērt ciet, bet tas bija tāds laiks, kur man tieši viņu nevarēja atvērt vaļā. Ko es vēlos pateikt šai sevis versijai? Šī ir super veca bilde. Man ir tur kaut kā 22, 21. Man liekas, šī ir viena no tām pirmajām reizēm, kad mēs esam kaut kādā ierakstu sesijā rakstam dziesmu. Un te ir viens mans ļoti labs draugs. Un es savai šai versijai gribētu pateikt, ka mīlu, cienu un ļoti godā savus draugus un turi viņus sev apkārt, jo patiesībā tā ir lielākā bagātība, kas mums ir cilvēki apkārt. Jā, forši bildi vispār. Paskat kāds atpakaļmetiens. Šī bija, man liekas, 2. reize, kad mēs tikāmies dzīvē. Dzīvē, jā. Vairāk, ka mēs ļoti daudz jau bijām strādājuši, sūtījuši viens otram demo. Kad mēs pirmo reizi satikāmies, mums jau bija tāds tā kā, mēs esam pazīstami ļoti ilgu laiku, un 2. reize, kad mēs tikāmies, tu jau biji pie manis mājās. Uztaisim kāds bildīts. Šitam dīvānam jābūt tā, kur glezna uztaisim te bildi. Ko es vēlos pateikt šai sevis versijai? Uzticies procesam. Jā, ļauties sajūtām un momentiem un tik daudz nepārdomāt visu. Ko tu vēlēsi sev pateikt 2023. gadā? Septembris, augusts. Jā, kad tapa mūsu pirmā dziesma. Es jau skatos uz sevi šajā bildē, man ir tāds, varbūt kādam no malas izskatītos, ka mēs esam ļoti pārliecināti. Ļoti skatos, man jau tāda, vispār nekam nozīmes, es eju tālāk. Es ļoti labi atceros, kā es tur jutos, un es gribētu sev pateikt, Madara, tev sanāks. Lai arī trīc balss, un ir tik ļoti bail nepadoties. Un klausītāji, mazajai sirdsbalsīgi. Laikam es ar viņu lepojos par to, ka tika aizvērtas vienas durvis, un caur to aizvēršanu pavērās daudz jaunas. Kas tāpa nākamo bildi? Es zinu, ko es varu pateikt šajā savas versijai. Fake it until you make it. Tā ir vislabākā bilde. Oh my God, kur jūs kaut ko tādu dabūjāt? Tajā laikā uzstājās Kuldīgā, un es viņas īstenībā ļoti klausījos tajā laikā, ļoti sen atpakaļ. Es tajā laikā ļoti uztraucos par savējo izskatu. Un nedod Dievs, es izgāju kaut kur bez make-up ārā. Es ieraugu to Ralph Lauren veikalā iekšā. Un man ir ar viņu jānobildējas. Es, protams, bez sejas esmu, bez nekā. Es peintā gāju un sev ar vienkārši zūmoju to bildi iekšā un ar zīmolīti zīmēju sev acu laineri, lai man būtu. Jā, nofēkoju sevi, nofēkoju baigo draudzību ar Ralph Lauren tajā laikā, un tad mēs esam. Un ar Ralfu mēs esam diezgan labi čomi, tā kā jā, es laikam piemanifestēju. Kad esmu pats ar sevi, es jūtos, vai tā ir bijis vienmēr? Man laikam tikai pēdējo 1,5 gadu, 2 ir tā, kad es esmu viena pati. Man ir labi. Man ir bijis daudz laiks pavadīts, kur ir pilnīgi nepieciešamība pēc kaut kādiem ārējiem kairinājumiem, lai tu justos labi. Es jūtos mierā, mieriņā. Tā nav bijis vienmēr, jo vienmēr ir
kaut kāds dzinulis, kas kaut kur dzēn, kaut ko iet un darīt. Tad, kad es atceros sevi tādos 20 gadnieku pirmsākumi, tur bija mutuļu un emocijas un neapmierinātība ar sevi. Bet es tāpat man ļoti patika būt vienai pašai. Man nekad nav bijusi sajūta, ka tas brīdis, kad tu esi vientuļš, ka tas ir tāds nelabs brīdis. Man vienmēr licies, es esmu jutusies ļoti tā pasargāti un droši. Vispār man ļoti forši pašai ar sevi ir, jo man nav nekad tā, ka man nav ko darīt, man vienmēr būs ko darīt. Starp citu, man bērnībā bija sevis kaut kāda atziņa, bet man bija kaut kādi 3 vai 4 gadi, un man viena sieviete, kas šobrīd man draudzene ir, bet viņa redzēja mani augam, pat tur smilškastē sēdēs vai ko, viņa tās, ko tu tam pats sēdi, kaut ko tādu. Un tad es viņai tādu dziļumu nometu. Ja tev pašam ar sevi nav jautri, kā tad citiem ar tevi būs jautri? Vēl aizvien nekas nav mainījies. Man vienmēr licies, ka man vajag apkārt vēl cilvēkus, kas nevar būt pati ar sevi. Un es vienkārši varbūt mācos, bet to vēl pati neapzinos, kā to saorganizēt, lai es nejūtos vientuļa ar sevi. Vienkārši iemīlu sevi tādu, kāds esmu un nemeklēju apliecinājumu no ārējiem resursiem. Tad, kad es tiešām pats ar sevi esmu, tad es tiešām sajūtu tādu iekšēju mieru un labsajūtu par to, ka viss, kas ar mani ir un viss, kas ar mani notiek, ir tieši tā, kā tas ir iecerēts un kā tam ir jābūt. Es jūtos lieliski. Un vai tā ir bijis vienmēr? Tā nav bijis vienmēr, pavisam noteikti nē. Tiešām. Laiks iet uz priekšu, tu novērtē to, cik laba lieta ir tas, ka tu vari darīt, ko tu gribi dzīvē. Katru dienu ir unikāla. Vēl es gribēju piebilst, ka tad, kad es pati ar sevi jūtos vienmēr izsaukus. Jo man vienmēr ir saist. Kā izskatās mans augstākais potenciāls? Man laikam augstākais potenciāls ir disciplīna, kur man varbūt bišķi tagad trūks, bet es ar to cīnos. Un, ja sakārtot savējo disciplīnu, tad toč man varētu būt rītīgi augsts potenciāls. Es būtu kaut kāda stipra. Es varētu pievilkties 10 reizes. Tas būtu mans augstākais potenciāls. Laikam tieši man augstākais potenciāls, viņš nevis izskatās, bet tā ir sajūta, ka tev ir tik labi tajā vietā, kur tu esi, ka tev neko citu nevajag. Mans augstākais potenciāls izskatās pēc lielas, spilgtas gaismas, kas ne tikai spīd, bet arī rāda ceļu, palīdz kādam augt. Tas ir kaut kas, ko mēs varam kā dots elpo radīt, kas var cilvēkiem dot emociju, prieku, dot viņiem kaut kādu sajūtu un ka tas paliks arī kaut kādu laiku pēc mums. Es esmu ceļā. Es esmu ceļā uz savu augstāko potenciālu un laime ir procesā, kā jūs teicu. Svarīgāks par galamērķi ir pats ceļš. Galvenais ir izbaudīt šo ceļu un paņemt no šī ceļa to labāko. Nav vairs tālāk, nē, lūdzu, ierunāt vēl kādu jautājumu. Šī ir mūsu pirmā skatuves pieredze. Tās sajūtas mijās starp paniku, ļoti lielu sajūsmu. Šis ir pirmā reize, kad es sev piesaku kā solo mākslinieci, nevis kā tikai bekus kaut kam tur sadziedāt vai justam kopā. Mans lielais pārsteigums visā šajā procesā bija par to, kā lietas saslēdzās, kā lietas notiek, kā izveidojās šī komanda, kas palīdz šai dziesmai izaugt. Amanda, vai tu man piekritīsi, ka esot Supernovā kā dalībniekam, nevis kā skatītājiem, tu saproti, ka mēs necīnāmies savā starpā starp citiem pusfināla dalībniekiem, bet ka tā lielākā cīņa vienkārši ir ar sevi. Es novēlu arī saviem Supernovas kolēģiem visiem, lai rītīgi forši izdodas, lai bauda procesu. Mēs ļoti gribam aicināt. Nebaidīties tajā brīdī, kad tu nezini, kā to darīt. Tāpēc, ja arī ir baila, tā ir pilnīgi normāla sajūta, jo mēs arī šeit sēžot šobrīd un atbildot uz šiem jautājumiem, drusciņi baidamies. Vai ir dzīve pēc Supernovas? Šāds ir jautājums. Tam bija jābūt pēdējiem jautājumam. Tavas mājas ir tur, kur ir tavs sirds. Un atliek vien sakot savai sirdī, un tu vienmēr būsi mājās.